Labdien! Iepriekšējā runātāja stāstīja par spēļošanu un spēļu izmantošanu mācību procesā. Un ļoti secīgi mēs te esam tā savienojušās, jo es pastāstīšu par tādu jau pieredzi, kā mēs esam izmantojuši ļoti zinātnes ietilpīgu spēli, kas ir izveidota ļoti vienkārša. Un, lai runātu par tādu plašu un diezgan smagnēju tēmu kā klimata pārmaiņas un ilgtspēja vispār. Jā. Tad pirmkārt pāris vārdi arī par mani, kāpēc šeit esmu un kāpēc man liekas šī tēma, par kuru šodien mēs visi šeit runājam, ir svarīga, jo es arī pati esmu vides zinātnes maģistrantūras studente. Lai gan agrāk es studēju filoloģiju. Tā kā es gribētu iedrošināt, ja šeit ir vecāki un skolotāji, kas klausās šo pasākumu, mēģināt neielikt sevi vai citus kastītēs, jo daudz kas vēl mainās dzīvē, un izrādās, ka cilvēki var dažādos vecuma posmos pievērsties zinātnei. Tātad ar tādu pieeju mēs arī darbojamies Zaļā brīvībā, un tas būtiskākais mērķis ir rūpēties par to, lai mēs dzīvotu nākotnē, kādā mēs visi jūtamies labi. Un līdz ar to arī ir ilgtspējas tēma šodien aktuālā. Un viens no globāli lieliem izaicinājumiem ir līdz ar to klimata pārmaiņas, un mēs, protams, zinām, ka klimats ir mainījies vienmēr, toties jūs varat redzēt to sarkano līniju uz augšu, ļoti strauji pieaugošu grafika labajā pusē, kas ir noticis būtībā pēdējā gadsimtā. Tad ir skaidrs, ka mēs šobrīd sastopamies ar tādu diezgan straujām pārmaiņām globāli. Un šeit mazliet pavisam tikai no tādas teorētiskās puses par to, kāpēc tad mums vispār būtu jādomā par to, kā šīs klimata pārmaiņas ierobežot, jo ir šobrīd jau ļoti skaidrs, ka antropogēnās ietekmes ir viens no faktoriem, kam ir izrādās pieaugoša tomēr nozīme un ietekme uz zemes klimatu. Un tāpēc arī mēs noteikti varam domāt par to, kā mēs savu ikdienu un savas rīcības kaut kādā veidā pakuraģējam, pamainam, lai šī mūsu ietekme uz klimatu būtu mazāka. Tāpēc ir svarīgi saprast, kas tad ir šie iemesli un cēloņi. Un tad mēs nonākam pie fakta, kas daudziem nav pārsteigums, ka fosilie kurināmie nonākot atmosfērā ir viens no veidiem arī, kā šīs siltumnīca efekta gāzes rodas, un tas ir viens no lielākajiem avotiem. Tāpat arī šis mūsu pieaugušais patēriņš un pavisam vienkārši paskatoties savu dzīvesveidu, mēs varam redzēt arī kādas lietas, ko mēs varbūt varētu mainīt, lai šī ietekme ir mazāka. Šeit man būtu pirmais jautājums, ja ir aktīvi cilvēki publikā, kas klausās šo, būtu ļoti interesanti, ja jūs varētu padalīties ar savām idejām,
Kā jums šķiet, kā mēs varētu izmērīt dzīvesveida ietekmi? Kādas dažas sekundes tikai, es domāju, tam veltīsim? Jā, droši rakstiet iekšā čata sadaļā. Mēs uzreiz redzēsim atbildes. Ja kāds ir ļoti operatīvs. Varbūt tev uzreiz jautājums jau ir ienācis jau par klimata spēli, kur viņi varēs iegādāties. Bet es pieļauju, ka tas vēl sekos prezentācijā. Jā, Līdz uzreiz atbildēsim, bet tagad droši varat ierakstīt komentāros, kā izmērīt dzīvesveidu. Tā, nu, labi. Tad mēs varam arī paskatīties, kāda ir atbilde, vismaz mūsu šajā pieejā. Tas, protams, viens no veidiem tad varētu būt, kā mēs to varam kvantificēt, ir dzīvesveida rīcību rezultātā emitētais siltumnīca efektu gāzu apjoms. Kāpēc tas ir būtiski? Mēs to skaitliski varam izmērīt, un tas ir kaut kas tāds, ja mēs varam kaut ko izmērīt, tad mēs arī to varam plānot, piemēram, kā to mazināt un ierobežot un redzēt progresu. Tad interesants fakts ir, ka šobrīd Latvijā apmēram 10 tonnas CO2 ekvivalenta emisiju saražo ar savu dzīvesveidu, ar savām ikdienas aktivitātēm viens Latvijas iedzīvotājs. Un ļoti būtiski ir šo te ietekmi uz klimatu mazināt jau tuvākajā nākotnē. Starptautiski valsts ir par to vienojušās, ka līdz 2050. gadam ir jāpanāk klimata neutralitāte, un tas nozīmē, mēs emitējam tik daudz emisiju, cik daba ir spējīga uztvert, vai arī tehnoloģijas ir spējīgas uztvert. Līdz ar to ir izreikināts, ka tas optimālais apjoms būtu zem 1 tonnas. Tā ka ir skaidrs, ka mums ir par ko domāt, kā samazināt šo savu dzīvesveidu ietekmi. Jā, šeit vēl viens minēšanas jautājums. Kā jums šķiet, kam ir lielāka ietekme uz klimatu? Bet uz iepriekšējo vai arī... Jā, arī cilvēki ir atbildējuši, ka pēda, ekoloģiskā pēda. Jā, tieši tā. Un šeit tas jau ir tāds ieskats tajā, kā izskatās spēle. Mēs būtībā salīdzinām dažādas lietas, ko mēs darām ikdienā. Un izveidojam tādu emisiju rindu, kur tad tas būtībā mērķis ir rosināt diskusiju par šīm rīcībām, vai mēs varam kaut ko mainīt, vai individuāli mēs varam kaut ko mainīt, vai tur ir nepieciešams jau kāda kopienas rīcība vai kādas politiskas izmaiņas. Bet būtībā rosināt diskusiju ne tikai starp jauniešiem, ļoti šī spēle patīk arī ģimenēm, kur ir spēlējuši pat 8-gadīgi bērni kopā ar vecākiem un par to visu diskutē. Jā, es parādīšu arī video par spēli. Ka viņu nevaru palaist. Climate Call is a card game. In Climate Call, the different climate impacts of activities, such as commuting, flying, and eating different foods, are compared. The game is about placing the activities in the correct order, based on their climate impact. On the front of the cards, an activity is described. For example, a return flight from New York to Paris. The number on the back of the card specifies the climate impact from the activity
calculated in kilograms of carbon dioxide, together with a little explanation. Shuffle the deck and place 2 starting cards in the middle. Read the cards and then turn them over. Place the card with the least kilograms of carbon dioxide to the left. For example, commute by electric bike has less climate impact than heating a house in the UK by fossil gas. Then hand out 3 cards to each team, which consist of 2 or 3 players per team. In order to win, your team should get rid of the cards before the other team. One of the teams starts. They look at their cards and select one to place. Now there are 3 places where they can put the card. They choose to place the card, new laptop, in the middle and turn it over. They were right, and now they have only 2 cards left. Then it is the other team's turn, and it becomes a bit harder since there are more options for where to place a card. The team tries to place the card, plane ride Los Angeles to New York. They guess that it has the largest impact on the climate. When the card is turned over, they see that they were wrong. The card is removed, and since they were wrong, they now need to pick a new card from the deck. Now it is the first team's turn again, and the play continues until one team wins the game by getting rid of all their cards first. Tiem, kas varbūt angļu valodu netik labi saprot, bet vizuāli arī, man liekas, bija diezgan uzskatāmi, ka būtībā spēle notiek komandās, kur katra komanda pa vienam gājienam apsverot konkrētās rīcības ietekmi, mēģina to novietot emisiju rindā no mazākas ietekmes uz lielāku. Un tas, kurš ir uzvarējis, tas īsti nav svarīgi, jo spēles galvenais mērķis ir tā diskusija, jo ar katru gājienu mēs pamatojam, kāpēc mēs tieši šo rīcību pieņemam, ka tai varētu būt šāda ietekme. Un tad, tur kļūdīšanās, kā iepriekšējā prezentācija izskanēja, ir arī ļoti būtiski sastāvdaļa šajā spēlē, jo tad rodas visinteresantākie jautājumi arī. Arī par vēl tādu lietu, kā ne tikai šī spēle, bet ir vēl pieejami šajā mājaslapā ļoti daudz materiāli, ko izmantot mācību stundās, kas ir būtībā radušies pamatojoties uz arī šie skaitļi, ko jūs redzējāt uz kārtīm, ir izriet no modelēšanas pieejas un ir izmantoti dažādi dati tieši attiecībā uz Latvijas energopatēriņu un dažādiem citiem parametriem. Tā kā es aicinu visus iepazīties ar šo lapu, jo tur ir iespējams atrast vēl dažādus materiālus, iepazīties arī ar to, kā šie te aprēķini ir veikti, ko arī citi skolotāji izmanto, piemēram, matemātikas stundās, skatās tieši to, kā ir veikti aprēķini, jo tur pa soļiem var iziet līdzi un izsakot tam, kā tas notiek. Citi skolotāji, piemēram, izmanto šīs kārtas, lai skolēni paši no šīm kārtīm izveidotu savu oglekļa pēdu. Un tad viņi var saskaitīt un aprēķināt, kāds ir viņu pēdas apmērs, un tad varbūt mēģināt to samazināt. Bet būtībā šo spēli var izmantot dažādos priekšmetos, un šajā lapā jūs atradīsiet dažādas piemērus, kā to darīt. Mēs papildināsim šo lapu arī ar plašāku informācijas sadaļu gan par klimata pārmaiņām, gan arī par ilgtspējīgu patēriņu. Tas arī no manis viss. Bija jautājums par to, kur var nopirkt spēli. Spēli nevar nopirkt, jo mēs kā nevalstiskā organizācija, vides organizācija, esam pavadījuši īsumā šo gadu braukājot pa skolām un stāstot par šo un dodot šīs spēles skolotājiem, lai viņi tiešām viņas ņem un izmanto, un viņi par to priecājas. Tā ka,
ja jūs vēlaties šo spēli iegūt, tad izmantojot šo QR kodu, var pieteikties un pasakot arī līdzi, ko Zaļā brīvība dara, jo tieši par dzīvesveidu ietekmēm mums drīzumā iznāks arī tāds ceļvedis un arī jauns kalkulators CO2 pēdas aprēķinam, tāds nopietnāks, kur pusstundu jāpasēž un jāatbild uz jautājumiem un jāzina savas mājsaimniecības energopatēriņš un vēl visādi. Ne tik vienkārši jautājumi, bet šī spēle ir tāds ātrais ievads, ko var 10 minūšu laikā pat cilvēkiem rodas priekšstats par dažādām rīcību ietekmēm.